pienākusi trešā Norvēģijas zemūdens medību sērija. Un šajā sērijā mazāk par zivīm, bet vairāk par gliemežiem. Šajā reizē mēs atbraucām uz vietu, kur grunts ir daudz smilšaināku ar domu, ka mēs salasīsim jūras ķemītes. Tiem, kuriem nav vispār nekāda nojausma, par ko es runāju, te ir neliels piemērs, kā izskatās jūras ķemītes, un arī es pirms Norvēģijas nezināju, kā tās izskatās. Sākām gatavoties ķemīšu medībām, un par ieročiem principā varēja aizmirst, jo ķemītes lasa ar rokām. Iepeldēja iekšā pavisam nedaudz, līdz dziļumam aptuveni no 6 līdz 10 metriem. Tā ne ar pārāk lielu pārliecību izdarīju savu pirmo ienirienu, jo man šķita, ka es neatradīšu vispār nevienu ķemīti. Jo viens ir paskatīties YouTube video, bet otrs atrast šo ķemīti dzīvē. Tā no es meklēju, redzēju daudzas čaulas arī tukšas, bet tas man lika nodomāt, ka tūmā jābūt arī kādai pilnai. Un te arī tā bija, mana pirmā jūras ķemīte. Un beigās bija pat vairāks vienā nirienā. Man pie bojas bija piestiprināts tāds speciāls maisiņš gliemežiem, tad pēc katra ienirienes arī tos gliemežus ielikt tajā maisā. Tā uz šī pozitīvā pirmā ieniriena es turpināju tālāk nirt, un nu jau bija amats rokā, jo tagad es zināju, kā viņas tieši izskatās un ko man tieši meklēt. Lai arī video nekāds lielais akšanas nenotiek, tad noteikti es varētu salīdzināt ķemīšu lasīšanu kā sēņošanu mežā, jo tas ir tāds meditīvs process, tu ej, meklē un mēģini ieraudzīt un salasīt pēc iespējas vairāk. Norvēģijas jūras ķemītes ir viens no lielākajām pasaulē, un, lai izaugtu līdz šādam lielumam, tām nepieciešam no 4 līdz 5 gadiem. Un tas lielums, kādu mēs lasām, ir aptuveni 10 līdz 15 cm diametrā. Es teiktu, ka pat dažas ir pat lielākas vēl par to. Te nepaguvu uzfilmēt, bet es atradu jaunu draugu, kas man diezgan iekniep pirkstā. Vēlāk jau es iemanījos diezgan salasīt šos te gliemežus un varēju peldēt augšā ar 7, 8. Tā nu mans tīkliņš pildījās, un arī krabiks bija otrajā tīkliņā. Tas bija pasūtījums vienam no kolēģiem. Te arī kadrs ar mani niršanas kolēģi Radionu, lai paskatītos, kā tas no malas izskatās, ne tikai no manas skatu punkta. Ķemīšu diena pagāja diezgan ātri, jo izrādās, ka mēs apstāmies privāti īpašumā un saimnieks negribēja, ka mēs tur stāvam, tāpēc mums daudz ātrāk nekā mēs to gribējām bija jāpamet šī vieta. Bet šo to mēs paspējām salasīt un devāmies mājās uz tīrīšanu. Man nebija nojausmas, kā īsti jātīra ķemītes un kas tur slēpjās iekšā,
tāpēc Radions dalījās ar savu 20 gadu pieredzi, lai iemācītu, kā to darīt. Nu, skaties. Ņemam, ieliekam nāzi, tā, nogriezam muskuļus, jo tur muskuļi ir, ja? Ja, bet muskuļus ir, ja? Atveram. Un tagad lieko. Metam ārā. Hop, redzam. Viss. Nu, palika pats. Nuggets. Jā, nuggets. Latvijas nosaukt nuggets, jā. Izsauc pēc vistas. Jā, tas tā. Sagriezam. Aiziet. Lai labāk nezinu. Viņš tā nomaucās, Jā. Viss. Baigs smukais, jā. Nu, te būs ko patīt. Cik jums rekords ir bijis? Nu, kā? 4 tāds kas. 4, te. Baigi. Ķemīša čaula ir diezgan cieta, un tu vari mierīgi izmantot kā traukus, un likt trauku mašīnā, un nekas ar tiem vākiem nenotiks. Ķemīts var vienkārši pagatavot cepeškrāsnī ar ķiplokiem, sāli, sviestu un beigās vēl pievienot sieru, un sanāks ļoti labi.